Reizēm es reformēju kapsētas. Pašlaik tas ir ļoti skaisti, sevišķi pie mums, bet ievirza cilvēku domu tikai par cilvēka dzīves niecību. Ko izsaka dzimšanas un miršanas skaitļi? Nožēlojama aritmetika, atskaitīšana 4 zīmju skaitļiem. Cilvēka mūžs divciparu skaitlī 25, 60 vai 83, vienalga kam, gan idiotam, gan domātājam, gan politicim, gan kabata zaglim. Man tik paziņots, ka te guļ Karlis, kas nodzīvojas 52 gadus, un ka pēc viņa sēro pakaļ palicēja. Aiz viņa guļ Justīnes, Mūdītes, Alfrēdi un Micīļa, arī padzīvojuši kādu tur laicuņu, un arī par viņiem sēro. Cilvēki apliecina savas seras vienādi, vienā teikuma, visa kapsēta. Visur viens un tas pats. Mīļu aizgājēju piemiņā paturēs dziļi un serojoši tuvinieki. Ak, šī vienveidīga un baiga kartoteka. Izrādās, ka cilvēki savas kapsētas krustu un plakšņu piemineklu kartotekas pierādē piemiņas nabadzību, vai arī aizgājēju bijuši tik vienkārša formula ierakstāmi. Iedomājieties tādu kartoteku, kura uzzinām tikai vārds uzvārds, mūža ilgums, piemiņa paturēs dziļi skums, sero. Ne zīmes, ne vārda, ne formulas, ne šifra, ka te aprakta vesela dzīve, vesela enciklopēdija. Sero mājās, mīļo mātu. Gribēju tālos laukus vēl iet, klausoties dziesmā, ko ziedunas dzied, zilajos viļņos uz jūras vēl būt, sirds, lai tur brīvības svecieni jūt, satums un nakts. Viņš gribēja, mēs visi gribam, sero mājās, mīļo māt, bet te uzliec uz kapa sava dēla zvaigzni, viņam taču bija tāda. Uzliec uz kapa viņa prieku kliedzienu, viņam taču bija tāds, ja nebija, tad uzliec viņa dusmas. Te ir publiska kapsēta, te es naku pie sava mirušajiem. Es gribu zināt, par ko viņš aizdēga svetas dusmas. Nu labi, viņam nebija ne zvaigžņota prieka, ne sveta dusmu, tad varbūt viņam bija grāmatu tarpa vai futbolista azarts. Tas jūta dziļi un tas jūta stipri. Tam bija skaista seja un tam bija skaista sirds. Tas dzīve skaisti runēja, uzliecina pieminekli, kas līdzīgs katedrai, vai pieminekli, kas ir viena aplesta mute, lai tajā var pielīdzēja nolikt savu vainagus un ziedus. Tas dzīvē kolekcionēja draugus, bet otrs alus puleļu etiķetes. Ierakstīt pirmajam pieminekli ap viņa vārdu viņa draugu vārdus, un viņa draugi neļaunosies, ja vien tie nav maņticīgi. Nolīmē otro kāpu ar puduļu etiķetēm, ja tā ir viņa dzīves būtība tā vien. Iesasim kapus, ka milzīga kaislība un domu izstādē, kura uz vārtiem rakstīt lieliem burtiem kredo. Kas ir tautas saimniecības izstāde Meža parka pret šo milzīgu visu dvēseļu izstādi? Tikai nedzīvu, viendienīgu, viengadīgu, vienmužīgu priekšmetu kapsētā. Tā es reformēju kapsētas. Es nodziešu vārdus un uzvārdus, seras un dzimšanas miršanas skaitļus, jo tu neko neizsaka, un visa kapsēta kļūst vienāda. Leciet ziedus tepat, uz Jāņa vai Petra, Andersona vai Šmiļova kapa. Es saku ziedu nesējiem, vienalga uz jebkura kapa šajā bezprasinības kapsētā, kur nulas ir nulas arī navas priekšā. Redziet, pieminas plaksnes ir tukšas. Jūs tur uzrakstiet vārdus, viņa paša atrastos, izciestos laimīgus un nelaimīgus, bet no viņa paša bauslības galdiņiem. Varbūt nošu rindas, varbūt formulas, varbūt skolēnu pārakstus, kaut vai 2, 3 no 100, kā no kuram. Ierakstiet plaksni viņa personības formulu, viņa dvēseles šifru. Jūs to nezināt? Tad kāpēc jūs nesat viņam ziedus? Tikai tāpēc, ka tā klājās? Tikai paradumu un pienākumu pēc? Tad ierakstiet krustā, viņš man iedzināja pienākumu pēc, vai viņš man iemācīja paradumu viltot sirsnību. Bet varbūt testamente viņš atstāja savu epitāfiju, zinādams, ka jūs viņa dzīvi nekad neesat sapratuši un viņu kredu nesaprast. Ne formuli iešifrēt nevarēsiet. Arī testamenti nav? Par nekustamu īpašumu ir? Par dvēseliskam kustībām nav? Tad es nezinu. Vismaz domājiet paši par savu testamentu, ko jūs rakstītu uz savas piemiņas plāksnes. Jo var gadīties, ka pēc 50 gadiem, kad jūsu stunda pienāks, socioloģija būs jau tāda nozare epitefoloģija, kas studēs jūsu dzīves dokumentāciju, kādas socialistiskas vērtības ir iešifrējamas jūsu kopu plāksnes rakstā, un vai jūs esat glabājams kapsētā šajā milzīgajā izstādē un bibliotēkā, vai es vaļnā, ka katreiz pagāns, cilvēks bez veseles. Un tev piešķirs mūža mieru un mūžīgu dzīvošanu, tāpat, ka tagad piešķir personālu pensiju vai vienkārši pensiju, tikai tev būs jāpierēda, ka nākamajām paudzēm var būt interese par to, kas ierakstīts tava kapa plāksnē. Es tevi saprotu, sieva, viņš bija tavs vīrs, un tas ir vienīgais viņa dzīves attaisnojums. Jūs mīliet viens otru, bet jūsu mīli nav pierādījumu. Jums nav bērnu, un bērni jau arī nevienmēr pierāda mīlestību. Es zinu, tu nevari ierakstīt augstā akmenī, tas tirpas no viņa paskariena, to gadību par tavam dienam. Tas viss ir netverami aizgājis, izzudis, nepierādams.
bet varbūt, lai paliek tavi atspulgi melnajā plaksnē, no jaunības spožajām acīm līdz viņas navas dienas izmīsumam tava vaigā. Mīlestība ir vislielākā vērtība, pāri automzinātnei un astronomiju, un to visgrūtāk atstāt, pierādīt un iešifrēt. Tā nav savas zīmes. Tā ir par lielu jebkurai zīmai un visam zīmēm. Rakstīt vienkārši un patiesīgi. Ja viņš bija blēdis, nenoslepiet to, jo viņam ir bijusi kāda sava taisnība, kuru arī citiem svarīgi zināt, būvējot savēju. Rakstīt neslepjot, viņš nekad nedeva paradus. Viņam bija vairāk bērnu nekā tie, ko viņam dzemdējusi sieva. Zobu pasta stūbiņas viņa nespēda no gala, bet no vidus. Rūgušpiena ļoda viņa karotes smela no vidus, un visai viņas dzīves nebija ne gala, ne malas. Arī tā ir personības izpausme, dzīves konspekts.